Priekš manis sociāldemokrātiska politika ir tāda, kas liek cilvēku priekšplānā. Mani sauc Justīna Pantļejeva. Es esmu Rīgas domas deputāte pēdējos 3 gadus un jau pēdējo gadu arī līdzvadu partiju progresīviem. Man kaut kad viena kolēģe, kad es vēl, es nezinu, kāds 10 gadus atpakaļ, kad strādāju vēl paralēli universitātē, kaut kādā kolektīva pasākumā, raksturoja, ka cilvēku, kurš nebaidīsies skaļi iestāties un aizsargāt mazāk aizsargāto vai par visvājāko. Viņi, man liekas, toreiz izteicās kaut kā daudz labāk, bet tā ideja bija šāda. Un tas man toreiz ļoti saviņoja, jo pēc būtības es neuzskatu, ka tas man pilnībā raksturo. Es gribētu mūžīgi tiekties uz šādu raksturojumu. Uzaugot, man bija tuvāka saikne ar politiku, un es redzēju politiku no malas. Un man tā nelikās vide, kurā es vēlētos būt, īpaši varbūt Latvijā. Paralēli studijām maģistros nodarbojos, sāku vairāk iesaistīties aktīvismā un pilsētas aktīvismā. Un īpaši darbojos jauniešu organizāciju tīklā, kas strādā tieši ar aktīvismu Austrumeiropā. Un pilsētās jaunieši nāca no pilsētām, kur demokrātija un brīva izteikšanās nebija tāda brīvība, ko viņi varēja pielietot. Atceros, kā Baltkrievu jaunietis baidījās un negribēja, baidījās, bet viņš beigās to izdarīja, piedalīties Fridays for Future, pat organizēt Fridays for Future akcijas, jo tas nozīmē, ka viņām var un viņu ģimenēm var būt kaut kādas sankcijas. Un tad es domāju par to, kādas brīvības man ir šeit Latvijā, šeit Rīgā, un es sapratu, ka, lai kādas man būtu bailes, man nav tie iemesli nebūt aktīvākai. Īpaši tāpēc, ka mums ir dotas tās brīvības. Un tās brīvības nav kaut kas tāds, kas ir mūžīgi ieprogrammēts vai mūžīgi garantētas. Un tās ir brīvības, par kurām ir konstanti jācīnās. Viens ir tas mērogs, kurā lēmumi ietekmē iedzīvotājus. Un tad mēs varam tiešām cīnīties gan par to, kā Latvija, Baltija un citas valstis pietuvinās Eiropas vidējiem un pat kaut kādā līmenī var pārspēt, nākt ar savām zināšanām, savām iespējām, bet tas ir iespēja tiešām uzlabot dzīvi daudziem miljoniem visā Eiropā. Cilvēks ir vērtība, un šī nots, man liekas, ir ļoti aizmirsta. Mēs domājam abstrakti par cilvēku, par cilvēkiem, un tas, man liekas, arī atrauj to politiku no tās realitātes. Inflācijas pieaugums nozīmē cilvēkiem mazāk ienākumus. Eiribor procentu pieaugums nozīmē to, ka cilvēkiem būs grūtāk samaksāt par kredītu, būs grūtāk nosakt visu rēķinus. Tā realitāte, ka ģimenēm ar bērniem arī pieaug izdevumi, un ja ir ģimenes, kurām ir bērni ar funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem, šīs atbalsts arī ir jāspēj sniegt, kad ir atbalsta mehānismi tajā, ka tu nepaliec viens nelaimē, ka tu nepaliec viens, ja tev ir izaicinājumi, tev nav atbalsta sistēmas tavā ģimenes lokā. Un veidot tādu valsti, kurā mums visiem ir vienlīdzīgas iespējas. Jā, principā mums ir vienlīdzīgas iespējas un mēs izturamies vienlīdzīgi viens pret otru. Kāpēc balsot par progresīvajiem? Kā tev šķiet? Kāpēc jābalso par progresīvajiem? Latvijā ir pilnīga pārliecība, un mēs to varam redzēt, ka ir pieprasījums pēc sociāldemokrātiskas un zaļas politikas. Latvija Eiropas parlamentā līdz šim nav pārstāvēta ar šādu politiku. Mēs progresīvie pirmie, tie, kas ienesuši to nacionālu līmenī, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šādas intereses un pārstāvniecība ir arī visaugstākajā Eiropas līmenī.